tādai motivācijai no malas neticu vispār kā tādai. Es nodibināju pirmo uzņēmumu, tāpēc, ka man nekur neņem darbā. Amerikānim, latvietim vai skandināvam tās realitātes atšķirās. Viena ģimene saglābas, ka tas jau ir vērts no to nodarboties. Manas vainas pēc tos 800,000 aizskaitīju nepareizi. Aizskaitījos citu bankas kontu. Šodien tu pie mums esi Kaspar atbraucis ciemos. Sveiciens. Mums ir tad ļoti liela interese ar tevi parunāt arī. Tad varbūt tu varētu pastāstīt, kas ir vadītāja skola un kāpēc tā, teiksim, būtu vajadzīga. Jā, vadītāja skola, tad droši vien jāatkāpjas jau uz kaut kādu 2016. gadu. Un vēl ātrāk, man bija tur 40 gadnieku krīze, un tad es tur, staigāju rozā biksēs un mēģināju kaut kā atrast sevi, un budisms, un Korāns, un Bībele, un geštalta terapija, un Hellingera hipnoze, un vēl viss kaut kas. Un tas ir, es domāju, ka katram nākās uz tiem jautājumiem kaut kad dzīvē atbildēt, kas tad es esmu un ko es te gribu darīt. Labi, es tur ēdu un vairojos, bet kaut kādā gribās aiz sevis kaut kādu pēdu atstāt. Un tad tas bija kaut kāds 2014, 15. Tad es tur izgāju tādas specifiskas konsultācijas, lai saprastu, kas tu esi un ko tu vispār gribi darīt. Un tad es sāku, un tad pēc tam konsultācijām tad es sapratu, ka es gribu būt biznesa konsultants. Bet pirms tam man bija uzņēmējdarbības pieredze jau no kaut kāda 97. gada. Un tā kā es sapratu, ka tas, ko es esmu visu mūžu darījis, un kas man rada vilkmi, un kas man rada interesi, un kas man patīk, tad tas būtu tāda biznesa konsultācija, un tas būtu tā, ka palīdzēt cilvēkiem savest bardaku kārtībā. Uzņēmumos sakārtot, sastrukturēt. Tas ir tas, kas man patīk, un kur es pats arī jūtos zivs ūdenī. Ja es tur, ja uzņēmums ir sakārtots, jau tur, pieņemsim, tā kā McDonald's, tad man tur īsti baigi nav ko darīt. Man tur nav interesanti, tā man ir interesanti, ka bardaks. Un tad es sapratu, ka tas biznesa konsultācija, kad es gribētu tajā virzienā iet, bet tajā laikā bija tāda liela pretestība. Jo, ja mēs tagad paskatāmies, piemēram, kādām īpašībām jābūt ir labam, vispār nevis labam, bet kādām īpašībām jābūt uzņēmējiem. Man kā tev liekas? Es teiktu, viņam jābūt inovatīvam pirmkārt, mērķtiecīgam, un labam vadītājam vispārībā. Labam vadītājam, droši vien drosmīgam, kaut kur iet, kaut kur riskēt. Un ja mēs tagad paskatāmies, teiksim, nosacīt biznesa konsultants vai skolotājs, kādam jābūt skolotājam? Saucamies inspirational. Tā kā iedvesmot, būt pacietīgam, tur ar viņu darboties. Un ja mēs tā salīdzinām, gandrīz nekas no tā, kas ir vajadzīgs uzņēmējam. Un man bija, es pirms tam biju nodarbojies ar daudz dažādiem uzņēmējdarbības, dažādās nozarēs. Un tagad es saprotu, ka jāiet biznesa konsultanta virzienā, ka es no tā neko nesaprotu, jo tur ir pilnīgi cits īpašības vajadzīgs un pilnīgi cits case. Bet tad vienbrīd es to paslaucīju zem tepīt. Nē, tas laikam nav mans, tā konsultācija bija, bet tas man tur tā baigi. Es tagad neredzēju arī to vīziju, kā es varētu iet tajā virzienā. Bet pat cik, tas ir tagad, tu esi to kaut kādu dzirkselīti atradis, un tad viņi tev visu laiku neliek mieru, un tad agri vai vēl, un tad tas bija kaut kāds 15. gads, laikam, ka es sapratu, laikam tas ir tas, ko es gribu darīt, tas, kas ir man, kas man motivē, kas vienkārši man ir bail no tā, jo es nezinu, kā tas būs. Bet tas ir tas, ko es gribētu visu savu dzīvi saistīt ar izglītību un tieši ar biznesa izglītību. Un tad es sāku mācīties tieši šī biznesa struktūrēšanu, tieši kā izveidot struktūru, kā izveidot orgshēmu, procesi, KPI un tā tālāk. Un tad es diezgan daudz mācījos, kaut kādus 2 gadus nomācījos, sākot ar Krieviju un beidzot ar Ameriku, un tad es sāku praktizēt. Un kaut kam tie rezultāti bija super, kaut kam tie rezultāti tur savu, kaut kam atkal super. Un tad man tas jautājums sāk uztraukt, kāpēc tā? Tāpēc, ka es strādāju visiem pēc vienas metodoloģijas. Un kāpēc kaut kam rezultāts ir un kaut kam rezultāts nav. Es sāku kā biznesa konsultants. Un tad es to jautājumu sāku pētīt un sāku skatīties, kāpēc ir cilvēki, kuriem nav rezultāts. Un es nonācu pie tā, mēs atdūrāmies pret tā, kad to rezultātu tev lielā mērā nosaka, kā lai saka, rupi runājot, tādu soft skilli. Tas kāds tu esi cilvēks, un vai tev ir jauda, vai tev ir tas, krieviski būtu duhs. Ja, tāds, ka tu vari visu saņemt kopā un vest to komandu uz priekšu. Ja, vai, teiksim, ja tur vadītājs, ja viņš kautrējās, ja viņš tur mulst, vai ja viņš ir negodīgs, vai ja viņš ir nestabils, ka vienu dienu darīsim to, nākšā dienā darīsim to, skaidrs, ka tev tā struktūra nestrādās.
Nu, un tā mēs nonācām līdz vadītāju skolai, ka mēs sapratām, ka mums jākombinē kopā tie soft skills, tās mīkstās prasmes, kas ir ētika, kas ir komunikācija, kas ir godīgums, kas ir stabilitāte. Jo tā, teiksim, procesi, KPI, struktūra, tie jau ir instrumenti, ko tu izmanto ikdienā kā vadītājs. Jā. Bet, lai tu kā vadītājs būtu spēcīgs, kā personība, tad tur ir bijis cits. Un tā mēs tur salikām kopā, un tā mums tapa vadītāja skola. Okay. Ļoti interesanti īstenībā, ja tu teiktu, kurš, teiksim, viens no tiem visiem kursiem, kas tev pašlaik ir pieejams vadītāja skolā, kurš būtu efektīvākais? Zini, kā tam man jāprasa, kā rosolā, kas ir rosolā visgaršīgākais, ja, vai zirnīša, vai desa. Un, principā, jo to efektu dod tā kombinācija, jo mēs uz vienām tām pašām situācijām, teiksim, mums tas puzles gabaliņš liekas kopā, kas vispār ir vadība. Bet atbildot uz tavu jautājumu, es teikšu, ka tāds nozīmīgākais un arī mums tāds headlineris ir komunikācijas kurs. Un tieši dēļ tās konfrontēšanas spējas, jo mums dzīvē 99% problēma mums ir dēļ tā, ka mēs kaut ko nevaram nokonfrontēt. Ja, nokonfrontēt nozīmē, ka tu jūties ērti, var atrasties blakus un justies mierīgi kaut kam. Ja, un ja es tur nevaru atrasties blakus kaut kam, kas, nezinu, tur, piemēram, ja man ir statusā kaut kāda augstāka cilvēka, ja tur, nezinu, arābu šeiks, miljardieris sēž blakus un kaut ko man prasa, un ja es viņu nevaru nokonfrontēt, ja, tad es tur kautrējos mūs, es to neko nevaru izdarīt. Ja es to varu nokonfrontēt, ok, mēs varam runāt tā kā līdzīgs ar līdzīgu, tad tas ir principā, jā, tāds, es domāju, ka tāds galvenais, kas būtu nepieciešams visiem. Okay. Ja skatāmies to efektīvo komunikāciju, teiksim, kas ir tev spilgtākais case studies tieši no tā kursa? Varbūt ir kāds skolnieks, students piemērs labs. Spilgtākais laikam mums bija viena meitene, jā, kur atnāca, un viņa saka, es esmu introverta, vai man tas derēs. Jo introverts, man liekas, ka tas ir tāds, nezinu, ko mēs paši sev esam uzlikuši, kaut kāds zīmoks, vai ko mums kaut kāda terapeita vai speciālisti uzliek, jo viņi nezina, ko to darīt, viņi nezina, kā to tikt galā, tad viņi uzliek zīmogu, ka tu esi introverts, tā tev tagad jādzīvo līdz mūža beigām. Kaut gan man liekas, ka tas introverts nav dabisks cilvēks stāvoklis. Jā, jo tā kā mēs piedzimstam, es neesmu redzējis nevienu introvertu bērnu, tā kā viņš gribētu panākt 3, viņš grib ēst, bet viņš ir introverts, viņam kauns paprasīt, viņš tagad negrib ļaut, tāpēc, ka mamma guļ un kaimiņi pamodīsies. Mums visiem ir pofīgi, mēs gribam ēst un 3 pa nakti mēs bļaujam. Un līdz ar to tā introversija, tas ir kaut kas, ko mēs pēc tam iemācām. Un tas gadījums bija tāds, ka viņi atnāca, saka, es esmu introverta, vai man tas derēs. Viņi nomācījās pie mums laikam 3 mēnešus, un pēc tam gāja, taisīja kāju durvis vaļā. Un bija no introverta, bija ekstroverta un pārliecināta sieviete. Tā kā tas laikam. Daudz ir tādi, citi ir staigājuši pie psihologiem 2 gadus, atnāk pie mums pēc 3 nodarbībām, viņš jau saprot, kas te un kā notiek. Un tā kā no sākuma es viņus arī pat kolekcionēju tos, bet tagad viņi ir tik daudz, mums ir pār 500 studentiem, kad es jau esmu tā kā man jau ir sajūts pēc skaita, kurš ir kurš. Nē, es varu piebilst, ka es arī eju efektīvas komunikācijas kursu, un mans tas efekts laikam lielākais ir tas miers iegūtais. Kopš es uzsāku, es jūtos daudz mierīgāks vienkārši. Un tas arī ikdienā, ja kādreiz ar kādiem klientiem, kur es runāju, kāds lielāks, dominantāks klients ir, kurš vienmēr savu tur saka, un tu jūties nekomfortabli, tad tagad tas ir, tā kā tu spēj to mieru saglabāt un viņam pateikt, tā kā, to, ko tu gribi tajā brīdī pateikt. Mums arī mācoties, man liekas, smieklīgs gadījums bija ar kolēģi Danielu. Mums zvanīja no telekomunikāciju uzņēmuma, piedāvāja pakalpojumus. Un es izmantoju apstiprinājumu metodi viņam, pa telefonu runāju. Protams, Danielam tajā brīdī smieklīgi, bet tāds tests, jo visu laiku, kad tu atnāc nodarbību, sākumā tev paprasa, ko tu esi darījis, ko tu esi izmantojis. Es visas tās reizes nevarēju tā kā, pateikt, es vienkārši saku, es jūtos vienkārši labāk, bet to, ka es kaut ko reāli izmantoju, tā nebija. Tad tas mums tāds pirmais tests no tā. Manas domas arī ir, ka tas ir ļoti noderīgi un tas ir redzams, un tie cilvēki arī paši to pasaka tajās nodarbībās. Varbūt tu varētu pateikt, tā kā mūsu šovs ir domāts
uzņēmumiem, kuri vēl nav sasnieguši miljonu, cik jums ir kopējs varbūt apgrozījums no paša sākuma? Vadītāju skolai? Jā. Vispār vai Vadītāju skolai, jā. Vadītāju skolai mēs kaut kur virs 100,000 taisam. Ja man tas pieejams arī, cik mums ir vēl citi biznesi, un tas vadītāju skolas priekš manis nav tāds, tā kā no tā būtu atkarīga mana izdzīvošana, kā peļņas avots. Un es vairāk to redzu, to vadītāju skolu mēs viņu būvējam ar tādu ilgtermiņa kapitalizāciju, krājot, audzējot aktīvus. Un es redzu, ka tā būs organizācija, kas vēl pastāvēs pēc manis, un līdz ar to mēs tagad liekam tādu diezgan spēcīgu fundamentu, daudz tērējam resursu, laiku arī to programmu pieslīpēšanā, un mēs tagad gatavojam tādu, basementu. Ja. To varētu salīdzināt, tā kā, ja nemaldos, bambus tagad viņš aug. Varbūt kāds var nokorģēt man, bet vismaz, cik es lasīju, tad bambus auga 4 gadus, viņš aug zem zemes. Un tad, kad viņš izauga virs zemes, tad viņš auga laikam 2 centimetri dienā. Jā. Mēs tādu piekopjam tagad, kad es arī tā kā nepušoju, un protams, mums tur reklāma tagad ar jūsu palīdzību. Mēģināsim uztaisīt vairāk, bet mēs tā kā augam diezgan organiski tā kā līdz tirgumu. Jā, bet uz doto brīdi es domāju, ka mēs vēl manas dzīves laikā miljonu uztaisīsim, bet uz doto brīdi mums tāds ap 100,000 ir tāds basements. Arī interesanti ar to bambusu salīdzinājumu. Tā ir tāda diezgan invazīva suga. Es domāju, ka tas ir labs mērķis, kā iekļūt, kā tirgu pārņemt. Ja varbūt, ja tas būtu mans vienīgais bizness, tad iespējams būtu savādāk. Es vairāk pušotu, jo es arī veltu vadītāju skolai proporcionāli visiem biznesiem proporcionāli daudz laika. Ja es būtu tur 100% iekšās rezultāts, visticamāk būtu labāks. Kā vispār, teiksim, no uzņēmēja skatu punkta, tā kā tas nav tavs vienīgais bizness, kādas ir tās grūtības, ka tev no viena uzņēmuma jālēkā uz otru? Kā tu to menedžē? No tādām grūtībām droši vien, kad tā fokusa sadalīšana. Ja, kad, cik daudz un kam tu taisi, te es domāju, ka man daudz izglābīja manas zināšanas. Vispār, jo citos uzņēmumos mēs esam sastruktūrējuši, un kad tur mans laiks nav tik daudz vajadzīgs, un kad tur ir salikt jau atbildīgi, ja cilvēki zina, mums ir mērījumi, mums ir KPI, mums ir kaut kāds metriks, mums ir atstrādāt procesi, un ka tas nesaņem. Bet es domāju, ka tāds atslēgas moments ir komanda. Komanda un cilvēki, jo es arī redzu, kad jaunie uzņēmēji, ka viņi mēģina taisīt vairākus biznesus, kaut kur vai filmās redzējuši, vai tas varbūt tur smuki izskatās no malas. Bet, ja tu viens pats dari, tad, nezinu, paskaties, mums ir tur 24 stundas diennaktī, un man ir tur, piemēram, man ir 8 tādas efektīvas darba stundas, ja, man ir 8 biznesi, ja, tad es katram biznesam varu veltīt 1 stundu dienā. Un ir kāds, kurš velta visas 8 stundas vienam biznesam. Ja, un tad, ja mēs skatāmies pusgada vai gadā griezumā, es būšu veltījis, cik tur sanāk, labi, tur 200 stundas, viņš būs veltījis 1600 stundas. Ja, tam biznesam tieši skaidrs, ka viņš būs aizrāvis tālāk. Bet, ja tev ir parasti jau, kā notiek tiem biznesiem, ka tu uztaisi vienu biznesu, tad tas biznes ir tā sistematizēts, ka tu viņu var atstāt kādam, tu var iecelt komandu, tu var iecelt kaut kādu, to, kas biznesu pieskat, tad tu var būvēt nākošo. Bet kamēr tev nav tāds, viens bizness uztaisīts, kas ir stabils, ko tu vari jau vadot kādam tālāk, un tad iet ārā un būvēt nākošo. Ja nav tās komanda, tad tur nekas labs nesanāks. Tur starp 10 biznesiem mētāties. Iedomājies, ja tev ir mārketinga aģentūra, ja? Un iedomājies, ja tev būtu vēl frizētava, kafejnīca un vēl zobārstniecība Purciemā. Un vēl fitnes zāle. Jāmācās manā skatījumā deleģēt un organizēt to laiku, bet tas tāpat nav viegli. Tev ir jāatlasa pareizie cilvēki. Protams, visi atslēgi ir cilvēkos, jo tev jau struktūra jau arī viņa tev pat pa sevi nestrādā. Ja? Jo, teiksim, tu vari uztaisīt kaut kādu struktūru, te visi cilvēki strādā, tad, kad tu atnāc šeit pa nakti, ka neviena nav, tā struktūra jau pat pa sevi nestrādā. Tev vajag cilvēkus, un jo vadītāja instruments, tāpēc jau mums tā vadītāja skola ir, lai mēs vien vairāk, labāk saprast cilvēkus un spētu viņiem sadarboties.
Ja vadītāja instruments jau, es neteikšu, ka vienīgais, bet nozīmīgākais noteikti ir komunikācija. Jā, kāpēc es vienmēr saku to piemēru, iedomājieties, ja mums Latvijā ir hokeisti, ja, kaut kādi, tad, kad viņi spēlē Rīgas Dinamo, un tas rezultāts tur tāds savu, atbrauc cits treneris, paņem tos pašus cilvēkus uz pasaules čempionātu, un tur ir pavisam cits rezultāts. Ja. Vieni tie paši cilvēki, dažādi treneri, un rezultāts ir diena pret nakti. Kas tev varbūt no tavas pieredzes ir tāda veiksmes atslēga, lai pirmkārt pieņemtu pareizo cilvēku darbā, un tad, lai arī viņu pataisītu par tādu reālu komandas biedru, kas palīdzēs tam uzņēmumam augt? Lai pieņemtu darbā, lai cik tas būtu droši vien varbūt neforši skanēt, bet tev tāpat kā saka pa grāmatām, ja, lai tu saprastu vispār, ko darīt ar savu dzīvi, tev ir, teiksim, ir 10 grāmatas, kas dzīvē jāizlasa, lai tu saprastu apmēram, kā dzīve sastāv un kā dzīve menedžēt. Bet, lai tu saprastu, kuras ir tās 10, tev jāizlasa 1000. Ja tu izlasi 1000 grāmatas, un tad saproti, šitās 10 ir tās svarīgās. Un es domāju, cilvēkiem līdzīgi, ka ir pirmkārt tas, teiksim, ja man vajag cilvēku, ja, tad es tajā brīdī varu, viņš varbūt nav brīvs tirgu. Ja, līdz ar to ir diezgan lielam cilvēku apjomam jāiziet cauri, lai tu saprastu cilvēku, ar kuru jūs varat sastrādāties. Un es vairāk cilvēkos skatos ne tik daudz kaut kādas tehniskās zināšanas, kā viņa tādu kaut kādu motivāciju, vēlmi darboties, cik viņš ir aktīvs, cik viņam ir tās cilvēciskās īpašības, ja, cik viņš tur ir godīgs, cik viņš tur ir ētisks. Un tā, jo tās pārējās lietas viņas var iemācīt. Ja, bet ja nav tas iekšējais kodols, ap ko to visu būvēt un ko vispār mācīt, ja, tad tur nekas nesanāks. Un, protams, kad ir daudz, mēs esam ieguldījuši cilvēkos, kur pēc tam aiziet vai nesanāk. Bet tas ir normāls process. Bet, jā, pirmkārt, es skatos, vai ir tas kodols vispār, ko. Un tas tāpatās, ka, teiksim, ja tev ir 2 sauspuķu sēklas, ja viena tur tukša, un otru tu jūti, ka es viņu iebāzīšu zemē, un viņi griezīsies tur augsts 10 centimetru dienā. Otru tu tur var laistīt un viņa ņemties, bet tur nekā nav, tur tukša mīza. Jā. Ja runājam, tā kā šo biznesu tu uzsāki tad, kad tev jau bija cits uzņēmums, varbūt var pastāstīt par pašu pirmo uzņēmumu, kas tev tā kā bija, kāpēc vispār to tu uzsāki? Jā, pirmais uzņēmums man bija 97. gada 27. februārī. Jā, es nodibināju pirmo uzņēmumu. Kāpēc es viņu nodibināju? Tāpēc, ka man nekur neņem darbā. Es nevarēju darbu atrast. Un es domāju, ko darīt? Jādara kaut kas pašam. Un tā bija reklāmas aģentūra. Kāpēc reklāmas aģentūra? Tāpēc, ka reklāmas biznesā, vismaz tajā laikā, un tagad ir droši vien līdzīgi, ka tev ir diezgan zemes tas ieejas slieksnis. Ja, respektīvi, tev nevajag nekādas baigās investīcijas. Tu vienkārši sāc kaut ko darīt, piedāvāt savu servisu, savus pakalpojumus, un varbūt dators jānopērk un principā viss. Un ar ko man patika reklāma, ka tā arī tāda, zināmā mērā, tāda bezatlikuma tehnoloģija, ja tu tur kaut ko zīmē vai pildspautu var izrakstīt līdz beigām, vai zīmotu var izzīmēt, un tev nav nekas, kas tur paliek pāri kaut kāds. Respektīvi, tas bizness ir tāds diezgan viegls. Un tad, no 97. gada man bija 23 gadi laikam, vai 22 vēl tad, Un tad mēs sākām nodarboties ar reklāmu. Un tajā laikā, iedomājieties, es nezinu, vai kāds var iedomāties, nebija ne e-pasti, ne vispār internets vai bija, vai nebija. Es pat neatceros, kaut kāds varbūt bija. Tāds rītīgs akmens laikmets bija. Jā, tu liekas, tie paši pirmie parādījās varbūt tajā laikā vai bišķi vēlāk. Varbūt, jā. Un tad mēs tur uz datoriem tur taisījām un strādājām ar lielām kompānijām, tur Procter & Gamble un visādiem tur. Un tad bija, tad mēs nostrādājām līdz kaut kādam 2010. Laikam 12. gadam, un tad sāka baigi visi iet tajā digitālā vidē, un mēs jau bijām tādi dinozauri, kas bija pieraduši tur pie vecās reklāmas, tur drukā buklets vai flyerīšus, un tad es sapratu, ka tas bizness iet pavisam citā virzienā, kur es netieku līdzi, kur tie konkurenti jau ir jauni džeki, kur
kur es atceros, ka mēs tur intervējām, vēl ar mani nāca viens pārdevējs darbā, un viņš tur man prasīja e-pastu. Kāds e-pasts man nav nekāds? Es te uztaisīšu, un turpat intervijas laikā uztaisīju man e-pastu. Un tad es sapratu, kad es laikam, un es sāku jau te reklāmai neticēt. Jo tagad ar reklāmu, manuprāt, ir daudz vieglāk, jo tev ir kaut kāda metrika, to var izmērīt, tur var redzēt kaut kādu rīču, konversijas un tā. Tajā laikā, iedomājies, tev, teiksim, atnāk kaut kāds lielveikals, viņi pasūta bukletes, tos bukletes kaut kur izdala, bet kādu tur atdeva no viņiem ir atdeva vai nav atdeva vai kāda, un tā reklāma bija tāda diezgan, es viņai pats sāku beigās neticēt. Man jau bija tā uz robežas, kad ar tādu cilvēku mānīšanu, ka mēs tur sastāstam, jā, ka jo tur būs zaļa krāsa vai tur būs sarkana krāsa, tad cilvēki tur reaģēs tā. Un liekas, pat bija tā, ka tie pašiem, teiksim, klasiski stāsti ar tiem logotipiem, ja tur, nezinu, brīžiem miljonos maksā, tad tur kā tas notiek reāli, kā tas notiek tajā laikā dzīvē. Tad mākslinieks sēž, viņš kaut kādu logotipu izdomā, un pēc tam viņš tur aiz matiem pievelk, ka tas ir tā, tāpēc, ka tur, man liekas, ka Volkswagenam bija kaut kāds tur storijas ar to logotipu, ka viņi tam V-burtam to izvērs un tur kaut kādiem 3% samainījuši un baigais rebrandings un tur nezinu, cik miljonu samaksājuši, ka pa lielam būsim godīgi tāds bullshits. Nu jā, tāds tas pirmais biznes bija, un es viņu beigās, man liekas, ka mēs viņu pārdevām, un tad es sapratu, ka es ar reklāmu vairs ne, mēs tomēr diezgan daudz bijām no to jau bija saguris, un tad es tur aizgāju citos biznesos, IT biznesi kaut kādi bija, un pasākumu organizēšana, bet tad jau sākās tāds laiks, kad, tomēr gribās darīt kaut ko jēgu, tādu, ka tu gribi, kas tev ir kaut kāds, kas tev aizrauja, ka tu gribi, kas tev draivo. Jā, un tad es tur ar daudz ko mēģināju, un kamēr beigās atradu. Kā tev vispār, ja tu paskaties uz to laiku, kad tu pabeidz to reklāmas biznesu, vai tev kaut kāda varbūt nožēla par to ir, vai domā, ka tu arī kaut kā turpināt iet digitālajā vidē? Nožēla man bija tik daudz, tāpēc, ka, zini kā, tad, kad tu taisi to pirmo uzņēmumu, un viņš tā kā bērns, viņi tur izlūlojis un logotipu taisījis un ielicis kaut kādu tur baigo ideju, un tad tagad kā, tas viss tagad jāpārdod. Bet tas bija tāds, jā, tad es pat teikšu, pat kaut kāda mentāla trauma, kad tas pirmais uzņēmums, kad pārdeviņi, bet pēc tam jau tu saproti, ka tas uzņēmums, ka tas ir vienkārši instruments, kā tu realizē sevi, kā tu dari kaut kādas lietas, un tā ir kaut kāda viena vai otra, un tā kā juridiskā forma, un tad tu vairāk, tas tāpatās, ka visticamāk mums ir pirmā mašīna. Ja mēs arī braucam ar viņu tik ilgi, kamēr tur viss jūg ārā, un tad tu saproti, ka tur nevar vairs neko savākt, labi, tad tu viņu kaut kā. Un pēc tam nākošā, tad tu viņu jau sāc mazāk mazgāt un mazāk uzpasēt, un tad viņi tev paliek vienkārši mašīna. Biznesiem man līdzīgi, ka tur pirmos tur vajag pucē, bet pēc tam tas ir vienkārši instruments, kā tu vari izdarīt kaut kādas labas lietas citiem cilvēkiem. Kā ar vadītāju skolu? Vai tev ir bijuši kaut kādi tādi krituma periodi vai tādi gadījumi, kad tu jau domā, ka teiksim, ar šo būtu jāpārtrauc un jāmeklē kaut kas cits vai jāslēdz vienkārši tas projekts nost? Nē, tā nav bijis nekad. Krituma periodi, protams, ir bijuši. Tīpaši tagad arī mums, cik mums ir partneri no Izraēlas, un tad viņi arī, kad brauc pa vasaru, viņi saka, vai taisam kaut kādu semināru vasarā. Saka, vasarā grūti būs, tāpēc, ka visi cilvēki, zin, kā saule mums ir tik maz, cik mums ir 3 mēneši gadā saule, un tad cilvēki mēģina kaut kur izrauties pie dabas, un tur cept šašliku vai braukt uz jūru. Saka, pa vasaru mēs nedabūsim cilvēkus. Viņi saka, nē, dabūsim, viņiem tur, gan arī var teikt, visu laiku vasara ir Izraēlā, labi, tur pāris mēneši. Un tad viņi saka, nē, taisam. Es saku, nē, būs bēdīgi, nedabūsim cilvēkus. Labi, taisam, būs taisam, atnāk tur daži cilvēki. Es saku, ot, jā. Un tagad mēs ar viņiem vairāk strādājam, viņi sāk braukāt arī pa ziemu, un tad viņi atbrauc oktobrī, mums jāapmācies, un novembrī mums jāapmācies, decembrī apmācies. Un tad viņi saka, beigās, mēs tagad saprotam, cik jums tā vasara svarīga, jo tie 3 mēneši, kad visi grib to sauli saraut, atkal priekš nākošiem 9 mēnešiem, lai var uz tām uzlādētām saules baterijām dzīvot. Tā kā pa vasara mums ir kritumus, bet kas ir tāda biznesa specifika, bet to es arī vairāk saistu. Labi, laika apstākļi, cilvēki grib braukt ārā, bet tas ir atkarīgs no tā, cik mēs izdarīsim. Tad mums vienkārši jāstrādā aktīvāk, vai mēs to vasaru. Un otrs, ko tu prasi, par tādiem, varbūt tādiem cilvēku keisiem, protams, ir tādi, kas atnāk un viņam tur viss nekas nepatīk, bet tādos gadījumos, tā kā mēs sākām, tad mums tas tā kā ļoti uztrauc. Bet tagad, ja viss personāls ir tā uztrenēts un kaut kādos brīžos pat es skatos, ka tas tagad pie ārsta, ka viņš visu laiku ārstējis kaut kādus slimniekus.
Un tad atnāk kaut kāds no super sarežģīta slimība, un tu viņam liekas, wow, tik kaut kas interesants, nu, vai mēs ar šito tiksim galā vai nē. Un mums vadītāja skolā ir tagad līdzīgi, kad atnāk, varbūt kāds tur ļoti neapmierināts, vai tur rezultāti nav. Jo mums jau katram ir kaut kāda sava dzīve, savas attiecības, ģimenes locekļi, radinieki, suņi, kaķi, un nevienmēr visi forši. Un es domāju, ka mums vispār ir tāds viens no grūtākiem darbiem, tāpēc, ka viens atnāk uzvilcies, viens bēdīgs, viens dusmīgs, viens antagonismā, viens tur priecīgs, viens tur atkal galīgi apātijā. Ja, un viņi visi kaut kā jādabū pie dzīvības, un lai viņi turpina mācīties. Bet tagad drīzāk mēs uz to skatāmies uz izaicinājumu, ka vai mēs šito cilvēku varēsim tikt galā, vai varēsim viņam palīdzēt, vai nē, vai būs jāatsaka. Jo es arī to visiem saku, mēs esam pārliecināti par savu rezultātu, un ja rezultāts nav, tad mēs atdodam naudu atpakaļ. Un mēs esam kaut kādiem 3 cilvēkiem devuši naudu atpakaļ, kad tā nebūs. Bet tā arī ne tik daudz varbūt mūsu problēma, ka viņi, kad saka, viss es vairāk negribu. Saka, kur, kāpēc? Viņam kaut kāda sava apstākļa. Ok, fine. Jā, tas, man liekas, biznesā ir normāli, ka tev ir labi klienti, kuriem viss patīk. Un tad ir, protams, kaut kāda daļa, kurus tāpat ar visiem ieročiem, kas tev ir pieejami, tu viņus nekad neapmierināsi 100%, jo viņiem ir savs kaut kāds uzskats. Pat ja, teiksim, pats rezultāts vai viss process ir bijis labi. Runājot par to klientiem, varbūt tev ir kaut kāds galvenais kanāls, kā tu viņus iegūsti? Mēs diezgan vispār mārketingā eksperimentējam, un to es saprotu, ka mārketings un tāds, tad rupi runāja, ka iet makšķerēt. Ja neviens makšķernieks nezina, cik precīzi liela zivi un kurā brīdī viņš izvilks. Un tu met makšķeri, skaties, neķerās, maina āķi, maina ēsmu, maina dziļumu, maina pludiņu, maina vēl kaut ko. Un mārketingā mēs diezgan daudz eksperimentējam, bet uz doto brīdi mums tas kanāls, un ja mēs skatāmies tur konversijas, un ja mēs skatāmies tur kaut kādas izmaksas un matemātika apakšā, tad mums metas kanāli performē daudz labāk nekā Google kanāli. Bet es pieļauju, ka mēs kaut ko nezinām vai nemākam uzsetapot vai uztaisīt to Google tā, lai no turienes nāk labāk. Bet principā jā, un jo tas mūsu galvenais, ideālais klients ir uzņēmuma vadītājs vai vidēja līmeņa vadītājs ar vismaz 6 darbiniekiem pakļautībā. Un uz to mēs strādājam. Un tad arī, to reklāmu jau interesanti, ka teiksim, cilvēki redz to reklāmu, viņi tā kā nepiesakās, tas viņus tur neuzrunā. Tad mēs viņu apstādinām, tad mēs viņu palaidām pēc 2 nedēļām, un tad viņi uzrunā. 2 nedēļas atpakaļ viņi neuzrunā. Varbūt viņš tagad sastrīdējies ar meiteni vai ar puisi, tad tagad viņam vajag to komunikāciju. Pirms tam viņi tur dzīvoja, viņiem viss bija labi, neko viņam nevajadzēja. Jā, ļoti interesanti. Mums personīgi galvenais tāds pārdošanas kanāls tie ir augstie zvani. Mums, teiksim, par to Google reklāmu laižot, izmaksa par klientu iegūšanu ir diezgan augsta. Un vispārībā klikšķi cenas salīdzinājumā ar konkurentiem tā kā ir diezgan liela. Tā kā tas ir... Bet augstiem zvaniem jūs arī rēķinat, jums jau augstie zvani arī kaut ko maksā? Teiksim, nezinu, tur kaut ko zvanītāja alga izdalīt uz tiem zvaniem, ko viņš uzstājas. Mēs aprēķinām, tu, teiksim, pašlaik tikai to sales apmaksu, neko sīkāk. Bet tehniski tas ir, mums arī klients ir tāds konkrētāks, jau ar to augsto zvanu, salīdzinājumā ar tiem pieteikumiem, ko mēs saņemam. Tā ir tāda iezīme, ko pamanīja. Tie, kas piesakās paši, viņi tā kā vēl nezina, ka viņiem īstenībā vajag. Mēs tā kā apmēram kā tādi dakteri varam apstīties tā potenciāla klienta to kontu stāvokli vai reklāmas vai mājaslaps. Tad mēs viņiem pasakām, ka tev tādas problēmas, un mēs to tā kā varam atrisināt. Un tie jau ir vairāk tādas saprotošāki. Mums atkal tā atšķirība, kas ir viena, tas, ka mēs tā kā neuzspiežam to pakalpojumu. Mēs tā kā apmēram... Tas arī vienmēr ir topiks uzspiest vai neuzspiest, jo man liekas, ka mēs jau pēc mentalitātes vairāk ziemeļnieki, ka mēs tur mēs tur neuzspiežam. Ir blakus džeks, kurš uzspiež.
Un tad viņš to krējumu arī nosmēja. Mēs arī neuzspiežam, bet vai tā ir pareizā taktika pārdošanā, es nezinu. Es esmu pamanījis, ka tas īsti varbūt šajā tirgu pat nestrādā tā uzspiešana. Tas vairāk Rietuma Eiropas, Amerikas tirgus, kur pateikt, tev ir problēma, tev tagad vajag ātri, savādāk tev viss tā kā slikti būs. Šeit ir vairāk, ka tev jāsaprot, vai tas cilvēks pats tā kā to vēlas. Tāpat kā viņam jānāk uz komunikācijas kursu, piemēram, ka viņš zina, ka viņš ir stresā, viņš ir nemierīgs vai viņš netiek galā ar darbiniekiem. Jo lielākā daļa uzņēmēji jau viņi ir stresēni. Viņi pat īsti nesaprot to komunikāciju, un tas arī bieži mūsu darbā redzās. Mums ir tas līdzīgi, tā uzspiešana. Mums pat, kad mēs noslēdzam to klientu un strādājam ar viņu, viņš pat pasaka, dot komplimentu mūsu pārdošanas cilvēkam, Danielam, ka reāli atšķirības starp citiem. Tas ir baigi, jā. Intervijā tā nedrīkst teikt baigi. Ja? Bet tas ir interesanti un diezgan svarīgi, kad jāņem vērā, jo tas arī tas pats, kas komunikācijas kursā, ja, kur ir kā iegūt sapratni, ka tā ir kaut kāda realitāte. Ja, un amerikānim, latvietim vai skandināvam tās realitātes atšķirās. Un es atceros, man arī bija tādas zīmīgas atmiņas, kad man liekas, ka Mairis Briedis vienā brīdī bija viens no mīļākajiem sportistiem. Viņš tur nebija politikā un tas tur citas storijas, bet arī viņš bija diezgan kluss, nekur neteica, ka es tur apēdīšu jūsu bērnus vai nožņaukšu vai vēl kaut ko. Un cilvēki viņam patika, un ka viņš bija tāds no tādu vēsu mieru. Nebija tā, ka, teiksim, ja mēs skatāmies tur UFC, tur bija Magregors un vēl kaut kas tur briesmīgi, tur tas treštalks un tā tālāk. Un man liekas, ka jāņem vērā tās kultūras īpatnības. Ja, ja mūsu kultūra, mūsu cilvēku realitāte tāda, ka mēs vairāk piezemētu, vairāk, tad tā arī jārīkojas. Ja mēs tur tādu, jo es esmu redzējis gan Latvijā, ka taisa gan konferences, gan pārdoda tādu diezgan amerikānisku piesitienu. Un agrāk vai vēlāk tas beidzās, tu vari ietekmēt kaut kādus cilvēkus, kas varbūt tur nav tik stabili un tik pārliecināti, tu vari viņu tur nopušot un to naudu no viņa savākt, bet ilgajā tas tā īsti nestrādā, man liekas. Jā, mums ir vairāk tas austrumu. Es teiktu, ka salīdzinu to ar Krievijas tirgu, kur tie cilvēki ir bišķi, vēl vairāk pat augstāki, un viņiem tā pārdošana, man liekas, tas mūsu diapazonu. Platumgrādi. Jā, platumgrādi. Cilvēks, viņš jau pa lielam saprot, ka tu viņu mēģini kaut ko viņam iestāstīt, kas nav tā kā reāls, un līdz to tur vajadzīga savādāka stratēģija, kas tā kā pie tā pieiet. Kā jūs atrodat tos, kam zvanīt? Jūs kaut pērkat kaut kādu datubāzi kaut kur vai? Mēs skatāmies, mums ir standartā ir firmas LV pieejamā datubāze, bet mums ir sava sistēma, kā mēs atlasām. Mēs nezvanam praktiski nevienam, kur mēs neredzam to opciju, ka viņam vajadzētu. Līdz to mēs esam vispirms to mājas darbu paveikuši, ka tam klientam ka viņam reāli kaut kādas, vai viņam neindeksēs lapas pēc SEO, vai viņam mājaslapā, piemēram, to mēs tagad varam salvot. Bet tur kaut kāda vienmēr lieta ir, vai, teiksim, Google Ads ir kaut kādi tie faktori no labās prakses, kas nav izmantoti, to redz jau visu ārpusē. Un tad mēs varam piedāvāt, ka, teiksim, sakārtot to un to. Ir iespēja iegūt, teiksim, to klikšķu cenu lētāk, atkal vairāk pieteikumus vai pirkumus. Tas tā kā tajā ir, tās ir tāds mūsu tāds tūzes, es teiktu, pats galvenais. Bet tas bija super, es arī, man liekas, ka Daniels man atsūtīja, viņš teica, skaties, jo parasti arī dienā tur nāk vairāk tie ēpasti, mēs tur varam to, mēs tur varam šito, tad jūs tur izcēlāties, uz tā kopējā fona uzreiz, kad, skaties, reku, tev šitās pogas nestrādā, vai kaut kāds tur tas teksts bija. Tur, tad viņš jau ir kaut kādu ieguldījis, jau, nezinu, tur 5 minūtes vai stundu, bet viņš jau kaut ko tur ir skatījies, kaut ko tur ķimerējies, gar manu kontu skatījos, Tu jau esi soli priekšā visiem pārējiem, kas vienkārši tev sūta e-pastu, tupa e-pastu, kaut kādu mārketingu visiem vienu, ka, es tev tur palīdzēšu to vai šito, ka tu jau bišķi parādi to savu vēlmi un to savu profesionalitāti, ka tu esi pastījies, jau iepazinies kaut ko, tā kā super, mums ir vēl arī tas, ka, daudzi jau īstenībā sūta to par kaut kādām problēmām, bet mums tās visas problēmas arī reālas, mēs tā kā esam visu to procesu pārskatījuši tādā līmenī, ka mēs nepateiksim kaut ko, kas nepaties, piemēram, kaut kāds specifikas Google Ads var būt, piemēram, ka neparādās logo pie reklāmas.
Attiecīgi, tā ir tāda specifika, ka viņš nevar 100% parādīties jau pēc Google platformas uzstādījumiem. Bet mums ir tieši tās lietas, mēs minam, kas realitātē tā kā ir. Tā ir tāda. Bet jā, mēs laikam noreklamējām Danielu. Labi, būs jāieliek komentārā viņa e-pasta un telefona numurs, kur piezvanīt. Jā, zvaniet Danielam, jā, viss sakārtos, jums viss būs skaisti. Jā, viņš tur tā kameras priekšā pieiet pamā. Jā, varbūt varam tad turpināt. Un kas tev bijusi tāda interesantākā situācija biznesā? Interesants droši vien, kur es strādāju holdingā. Interesants ir bijuši kaut kādas tādas stresa situācijas. Laikam, jā, ka, teiksim, tur viena brīdi bija tāds potenciāli mūs gribēja nopirkt. Jā, mēs tur tādu, kā mēs tur zinām un saprotam un ražojam. Tur pretī bija tādi reāli, kas tikai nodarbojas ar finansēm, uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu, apciparošanu. Un tad bija tā, ka tu nevarēji parādīt, ka tu kaut ko nesaproti. Jā, tur līdzi tur tie svešvārdi, tur, nezinu, no 10, es tur 7 varbūt nesapratu. Tad tu visu laiku tur telefonu zem galda, un kā viņš tur saka, tajā laikā tur nezinu, kaut kāda EBITDA vai break-even points vai vēl kaut kas. Tad tu tā, un tad tu runā viņiem, tā kā to tēmu saprot, kaut gan īstenībā tur 7 vārdus no 10 nesaproti. Un tas bija tā, ka tur brīžiem ar slapīju muguru, kad tu sēdi un tad skaties, kā tur tā taktika un kā viņi to dara, ja viņi to dara ikdienā, un kā viņi tur, teiksim, nezinu, viņš paskatās bilanci uz ēdzi, viņš novērtē, viņš redz, kur tās problēmas ir, un tev tur jāmēģina kaut kā viņas atspēkot. Un tas bija laikam tāds no tādas interesantākiem. Jā, man liekas, ka visu laiku ir kaut kas interesants notiek. Lielākais laikam, jā, tāds gandarījums tieši par vadītāju skolas studentiem, ka tur brīžiem varbūt dzīvību gluži mēs neesam izglābuši kādam, kaut gan nezinu, bet ģimenes salipinājuši apakaļ kopā, un tur bija arī, mums bija pēc tā pārliecības kursa, un sieviete bija uzrakstījusi, ka, pateicoties jums, es nešķiršos tagad no vīra, un tā liekas tāds, wow, ka tas iedod tādu baigu gandarījumu, un tad saprot, ka ka tas ir tā vērts, ka tu nezinu, ko tur viena ģimene saglābis, ka tas jau ir vērts no to nodarboties, un tas dod tādu baigo impulsu. Tas ir interesanti, ka to piemini, jo man liekas, ka tu esi biznesā, protams, man liekas, lielākajai daļai liekas, ka tā motivācija ir tā nauda, bet īstenībā jau tas ir, līdzīgi kā es sāku to Google Ads tieši pakalpojumu, ka es redzēju to iespēju, ka es varu palīdzēt tiem uzņēmējiem, kuriem viņam nav reāls attaisīt. Tas cilvēks jau tā ir uzbūvēts, ka tomēr, ja mēs skatāmies, tad mums lielāko gandarījumu dod tas, ka mēs tomēr palīdzam citiem. Ja mēs varam paši eksperimentu uztaisīt, teiksim, nezinu, tev ir 100 eiro, tu vari nopirkt sev, nezinu, kreklu vai žaketi, vai to 100 eiro noziedot kādam, kam viņi ļoti vajadzīgi. Kad tas tev vairāk sildīs, ja? Tad, kad tu esi palīdzējis, vai tad, kad nopirci sev. Visticamāk, tad, kad tu esi palīdzējis otram. Un tas. Jo interesants topiks arī par naudu. Kad visi saka, jā, nauda. Bet, ja mēs paskatāmies, es pats esmu kādreiz tā skatījies, teiksim, ja cilvēks pelna 800 eiro, ja, un tad viņam skaidrs, ka viņam vajag naudu, lai viņš var normāli pāriest un labu dzīvokli. Un tad ir tas, teiksim, starpības starp 800 un tu tad pelni, teiksim, 1400. Tas dzīves līmenis diezgan būtiski sāk atšķirties. Pēc tam no 1400, nezinu, ja tu pelni tur 3000, tas dzīves līmenis tev atkal būtiski atšķirās. Bet es domāju, tur virs kaut kādiem 3000, 3 vai 4 vai 5, visticamāk, ka tas, ko tu ēd, tas vairs nemainās. To, ko tu ēd, to tu ēd. Mašīna ar vai viņa mainās, nezinu, diez vai. Jā, nezinu, ceļojumos varbūt brauc, varbūt bišķi dārgākās tur viesnīcās, bet kardināli tas dzīves līmenis vairāk neizmainās. Un līdz ar to arī tai biznesā tā motivācija, kamēr tu esi pēc tās pašas Maslovo piramīdas, ja kamēr tu esi nodrošinājis sev iztiku, dzīvošanu, drošību, tad jā, tikmēr tev tā nauda motivē. Bet tad, kad tu pelni jau pietiekoši daudz, tad tomēr vajag kaut kādus citus tos faktorus, pēc kā tu skaties, vai tas bizness tev motivē vai nemotivē, jo, es nezinu, nauda vismaz cik manā vidē, tad es skatos, kad arī, protams, kad cilvēki pelna un grib vairāk nopelnīt, bet arī mūsu gadījumā, kaut kā mēs to publiski nesakam, bet mūsu gadījumā nopelnīt, nevis nopelnīt nopelnīšanas spējas, bet nopelnīt, paskatīties, vai mēs varam tos konkurences vinēt vai nē. Un tas tev dod to motivāciju, un tas tev ierauj tādā spēlē.
Nu, tas tāpat kā, nezinu, tur futbolā vai hokejā, ja, ka tu gribi vinnēt tos konkurentus, bet ar kādu rezultātu tu tur vinnēsi ar 6-1 vai 2-1. Tas tur vairs nav tik svarīgi. Un tad līdz ar to es skatos arī, es domāju, teiksim, nezinu, tie paši tur Buffets vai Bezos vai vēl kaut kas, nu kur, nu viņam triljoni jau, nu kur vēl, nu, bet viņš skatās konkurences, ok, vai es varu tur būt pa viņu spēcīgāks vai ne, un tas tev dod to interesi pelnīt vēl vairāk. Ja naudu pelnīšanas pēc, es domāju, ka tas bāzes līmenis ir nodrošināts, ka tad jau tā naudas motivācija diezgan strauji krīt. Man liekas, tas ir azarts. Es teiktu, ka viens ir tas, protams, labklājības līmenis. Man personīgi tas ir azarts. Cik es varu reāli ar tādu savu spēju, izdomu, inovativitāti, kaut kādu reālu darbu, kaut ko izdomāt. Vai es varu, vai es nevaru, Jā, un cik es varu iegūt, vairāk tā kā. Bet, tas, man liekas, nav katram tā kā arī dots. Tas ir jābūt baigi individuāliem domāšanas veidam. Tas ir varbūt, ko es redzu atšķirības starp uzņēmēju un, es sadalu vienkārši otru sabiedrības daļu, kas nav uzņēmēji. Čau, man tev ir labas ziņas. Kamēr Rihards runā, tev ir iespējas pieteikties uz konsultāciju, pārbaudīt savu reklāmu Google, mājaslapu vai SEO. Ja tev ir interese, spied linku zemāk un tagad atpakaļ pie epizodes. Bet kā tev vispār pašam liekas, par uzņēmēju ir būt viegli? Tur ir savu plusu, savu mīnusu. Kāpēc es aizgāju uzņēmējdarbības ceļā? Tāpēc, ka man bija, ja mēs saliekam visas kaut kādas tur plusus un mīnusus, tad man viens no tādiem būtiskākiem parametriem ir tā mana brīvība tā kā pašam par savu laiku. Ja man būtu jābūt katru dienu no 9 līdz 5, tad es neesmu tur gatavs. Ja. Un tā brīvība tā man bija svarīgāka, un tāpēc es aizgāju. Es pats varu regulēt savu ienākumu līmeni. Ja, tas nav ne no viena cita atkarīgs no dusmīga priekšnieka, no valdības vai no vēl kaut kā. Es pats varu regulēt savu ienākumu līmeni, un es pats varu izrīkoties ar savu laiku, kā es gribu. Ja, un tie ir tādi divi faktori. Protams, otrā pusē, kas tev dod nestabilitāti. Ja, kaut kādu laiku, tur nezinu, Covid, vēl kaut kas, citiem ir kaut kāda pabalsti vai tur subsīdijas vai vēl kaut kas, un tev nekā nav. Ja, un līdz ar to tas man liekas, ka uzņēmēji upurē to stabilitāti kaut kādas brīvības vārdā. Ja, ir cilvēki, kuriem tā stabilitāte ir tik svarīga, ka viņiem ir daudz svarīgāk par viņu iespēju izrīkoties ar viņu laiku un naudu, ka viņi to stabilitāti liek augstāk nekā viss pārējais. Tad viņi iet stabilā darbā. Kaut gan, kas mūsdienās vispār var būt stabils, ja, bet uz kaut kādu to brīdi, uz kaut kādu periodu. Okay, mums ir tas tradicionālais, cik tu gribi algu, tik un tik. Kāpēc tik? Tāpēc, ka man līzings, tur kredīts, vēl kaut kas saka, tad paņem jahtu līzingā, un tad tas prasības būs daudz augstāks. Tad tu prasīsi 5000 algu, nevis 3. Jā, mans viedoklis un varbūt pieredze, ka protams, esmu uzņēmējs 3 gadus laikam kopā. Okay. Tagad, bet es teiktu, ka tas nav viegli. Man liekas, vieglāk, protams, ir strādāt, ka tev ir tas stabilēs, un tā arī tā lieta, ko tu iemēni. Kad ir kaut kāds kritums biznesā, tad tu sāc jau atkal domāt, es neiekrāju tur savai nebaltajai dienai uz pilnu. Jā. Bet, tā brīvība, es teiktu, ka viņa ir vai viņas nav. Mana pirmā uzņēmēja diena bija laikam 14 stundas ar reģistrēt uzņēmumu, saņemt pirmo vidu vēstuli un tā kā norīkot grāmatvedi iegūt, tā kā bez pilnīgi nekādas uzņēmējdarbības pieredzes. Tad saprotu, es varēju laikam strādāt vienkārši 8 stundas un nebūtu ar šo visu jāņemās. Bet, tā kaut kāda brīvība savu ir ar laiku plānošanu. Mums, laikam, arī pie manas uzņēmumā ir tas, ka mēs baigi nelimitējam cilvēku laiku. Viņam. Tur jau svarīgi, lai rezultāts ir. Kāda jēga no tā laika, ja tu neperformē tā laika. Ja tas tāpat, ja mēs skatāmies, teiksim, ja mēs maksājam pēc rezultātu vai mēs maksājam par stundām. Ja es tagad, paņem 2 cilvēkus, iedod viņam katram spainu ar krāsu. Vienam es pasaku, es samaksāšu tev 100 eiro par šo sienu. Un otram es saku, tu krāsot, cik gribi, es tev maksāšu 6 eiro stundā. Ja, tas, kas 6 eiro stundā, ja viņš varētu stundā viņu nokrāsot, viņš saņems 6 eiro. Tas viņam nedara, viņam jāvāk laiks. Ja, un līdz ar to mēs arī skatāmies vairāk pēc rezultāta, apmaksa pēc rezultāta, tas laiks jau, jo, ja mēs maksājam pēc laika, mēs sodam produktīvos darbiniekus.
Tāpēc, ka ja viņš ir produktīvs, viņš to varētu izdarīt ātrāk, bet viņš saņems mazāk. Nav taisnīgi, un viņš vienkārši sāk vilkt laiku. Jā, jo biznesā tāpat, es domāju, ka līdzīgi ir tāpat kā sportā. Ja, kad, ja tu esi, piemēram, hokejists, tu spēlē, un grūtības nesanāk iemest, vai fiziski noguris, vai neveiksim kaut kādu sēriju. Un tad jau tu sāc skatīties uz tām skatītāju rindām, kas viņam skrienu, sitos, un man kaut kas nesanāk. Tie visi ēd popkornu un skatās, varbūt, ka man iet tur, mēs to formas tērpu musarā un iet tur. Un tad biznesā jau tāpatās, vai tu spēlē aktīvi, tur riskē, bet es domāju, ka tas dzīvīgums tur ir diezgan liels. Vai var padoties un iet sēdēt stabilitātē un kraust popkornu un skatīties, kā cits spēlē. Kā tu pats motivē savus darbiniekus, lai viņi reāli darītu vairāk, sasniegtu vairāk? Jā, to ir problēma, jo es tādai motivācijai no malas neticu vispār kā tādai. Man liekas, ka cilvēku nav iespējams motivēt, tāpēc, ka motivācija tas ir kaut kāds cilvēka iekšējs stāvoklis. Ja, kad es pats zinu, saprotu, ko es gribu darīt, kāpēc es gribu darīt, un tad es meklēju to vidi, kur es varu izpausties, kur es varu realizēties. Jo man liekas tāds, ka, ja man atnāk cilvēks, viņš saka, kā jūs te motivējat darbinieks, tas būtu tas pats, kā jūs padarīt man laimīgu. Ja, tad laimīgi tev no malas neviens nevar padarīt. Vai tu esi laimīgs, vai tu neesi laimīgs. Es nevaru no malas nekā padarīt otru cilvēku laimīgāku. Tas, ko mēs darām un kam mēs pievēršam lielu uzmanību, lai mēs uzbūvētu tādu sistēmu, tādu struktūru, tādus noteikumus, lai cilvēks var pašrealizēties un attiecīgi par to saņemt. Ja, ka viņam ir viss nodrošināts, lai mēs ar to sistēmas un struktūras un mērījumu palīdzību no viņa to potenciālu varētu vilkt ārā un viņš varētu sev plaukt un zelt un rādīt, uz ko viņš ir spējīgs. Bet tieši tā, kā motivēt, ja tu nāc pie mums strādāt, tev jau jābūt motivētam. Ja tu neesi motivēts un tagad mēs te kaut kādu speciālu pumpi tev iepumpēsim motivāciju vai kaut kādu speciālu tabletīti samotivēsim, tas laikam nebūs pie mums. Jā. Man liekas, ka interesanti būtu dzirdēt citiem arī uzņēmējiem vai topošiem uzņēmējiem kādu stāstu par darbiniekiem vēl. Varbūt var nosaukt divus piemērus. Vienu, pašu labāko darbinieku, kas tev ir bijis vēsturē, un tad otru pašu sliktāko. Var neminēt vārdā, bet varbūt kaut kādas tās situācijas. Ja mēs salīdzinām to starpību, jo te ir jautājums par tagad tu teici jau sākumā, par uzņēmēju, un tas pats arī darbinieku pusē par ambīcijām, par ambiciozitāti. Ja? Jo mums, darbā pie vienādiem noteikumiem ir cilvēki, kas pelna 4 reizes, tā starpība ir 4 reizes starp to, ko viņi saņem. Pie vienādiem noteikumiem tu varētu darīt arī to pašu un saņemt 4 reizes vairāk, un man nevajag. Tāpēc, līdz ar to labākie darbinieki ir tādi, kuri tieši nāk ar tādu iekšēju motivāciju. Viņiem ir kaut kādi savi mērķi, viņi grib kapāt, viņi redz, un te ir tā vide, kā viņi redz, kā viņi var realizēties. Un, protams, ka viņi nav varbūt baigi vieglie komunikācijā, jo viņi ir prasīgi pret sevi, pret citiem. Un tad, es arī kaut kur šur tur redzu kompānijās, kad bieži vien taisa darbinieku vērtējumu, un tad vienam jāliek, viens otram liek punkts un novērtē, kas man liekas tāds smags bullshits. Jo mēs jau tie produktīvie, tie, kas kapā, viņi prasīgi arī pret citiem. Dabīgi, ka viņi visi dabūs nulles. Un tad es skatos, vērtējums, tas vissliktākais, akāji, un izmet produktīvāko darbinieku ārā. Kas man liekas, ka darbiniekiem tev jāskatās statistikas, kas viņam jāizdara, kāds ir viņa produkts, viņas KPIs, kas viņam jāizdara, viņš performē labi, tad mēs viņam dodam apbalvojumu, ja performē slikti, tad mēs skatāmies, ko koriģēt. Bet jā, un labākie darbinieki tie, kas jau ir motivēti, viņi zina, kāpēc viņš te nāk, nemēģina spekulēt, nemēģina tur kaut kā pie kaut kādiem apstākļiem. Tad tagad, ja es nebūšu, tad jums tas sliktāk ies, un vai tagad maksājiet man vairāk, un tādās tur sarunās mēs īsti neiesaistamies. Kā jums ir? Mums labākais, laikam, ir Daniels. Jā. Nē, viņš ir no pašiem pirmsākumiem. Viņš arī ir bijis tajos grūtajos brīžos blakus un ir palicis, un par ko es ļoti novērtēju. Bet kāda ir tās atšķirība? Ja mēs paņemam Danielu un paņemam varbūt ne Danielu. Tad kas ir tās īpašības, kas viņam piemīt, kas varbūt nepiemīt citiem?
Viņš ir mērķtiecīgs, es teiktu. Viņš ir arī inovatīvs, viņš nāk ar kaut kādiem ieteikumiem. Vienmēr tā kā viņam ir kaut kāda jauna ideja katru, ja ne katru dienu, tad katru otro dienu. Varbūt viņam, zin kā, tā vecuma starpība mums ir vairāk par 10 gadiem, un man varbūt visas idejas viņa nepatīk, kā jau uzņēmējiem kritiski jāizvērtē. Bet, jā, viņš ir jauns, gudrs, es teiktu. Es savā vecumā varbūt nebiju tāds kā viņš. Es domāju, viņam spoža nākotne arī turpmāk ir. Tā jādod doļas. Iespējams. Tu to nedzirdēji. Tā kā, jā, tas ir vairāk tas mērķiecīgums, to grūtību pārvarēšana, ka viņam ir tā reāli, viņš arī pie kādām grūtībām nav vienkārši paņēmis somu un aizbēdzis. Es teiktu, tas ir tās. Par sliktāko, nav tādu sliktu. Ir varbūt viens tāds nekorekts piemērs. Mums bija viens, kas pieaugušo saites darba laikā skatījās, un tā mēs atbrīvojāmies. Bet ja tas dod labu rezultātu? Tas nedēļ labu rezultātu. Tur bija tas iemesls sākums uz viņa atlaišanu. Tur bija neapvienāts klients bez rezultātu. Un tajā laikā, laikam, es biju ārpus ofisa. Tas varbūt bija viņa klients? Viņam bija jātais reklāma priekš tā saita. Nē, tas noteikti nebija. Es apšaubu ļoti stipri. Tāds interesants gadījums mums ir bijis. Mums bija vienu brīdi, vispār mūsu pārdošanas sistēma balstās uz tādu, es teiktu, pamatu licēju. Mums bija pār 65 gadu vecumam jau pensijā cilvēks, kurš pats arī bijis uzņēmies iepriekš. Viņš bija baigi foršais īstenībā cilvēks, kas ar mums strādāja. Viņš gan bija no tiem 90 gadu uzņēmējiem, kā es viņus saucu, tie dominējošie. Tad brīžiem es domāju, kuram no mums pieder tas uzņēmums īstenībā. Bet jā, viņš bija ļoti interesants un viņš baigo to pamatu pārdošanā ielika visu to CRM struktūru mums, kā jāzuna, kā jārunā. Viņš bija tās runātīgais, bet viņam bija visā tie interesantie gadījumi, mums tā CRM sistēma un telefonā atnāk tie paziņojumi, ko katrs raksta, ko katrs izdarījis ir. Un tad nezinu, viņam tur sāks par kaut kādiem teroristiem, viņš jautā, jo viņš sazināja kaut kādu uzņēmēju, kas Bostonā, un tad sāk stāstīt par kaut kādiem tur gadījumiem ar viņu runāt, tā kā meklē kopīgu sarunu. Tā baigi foršais īstenībā cilvēks. Man liekas, ka arī, kad viena no tādām īpašībām, uzņēmēja īpašībām redzēt, kur tas cilvēks iederās, kādā lomā viņš iedarās. Jā. Un tad viņus ielikt pareizajā tajā lomā, lai viņš var to savu performanci parādīt. Ja viņš tur ir kautrīgs un likt viņu pa pārdevēju, visticamāk, ka nebūtu. Bet ja viņš ir kautrīgs un viņu var likt pa grāmatu, tad kāpēc ne? Un man liekas, ka ir svarīgi, ka tos cilvēkus, ka tu redzi, ka, kurā vietā viņš vislabāk iedara. Protams, ja tev tajā brīdī ir tāda vakants, kur tu viņu var aizmainīt, jo to es bieži vien redzu uzņēmējiem, īpaši tiem, kuriem nav struktūra. Jo tev ir struktūra, tad, ja mēs atkal salīdzinām ar sportu, tev vajag tur, divus malējos uzbrucējus, vienu centrālo un divus aizsargus. Ja, un tagad, viens aizsargs aiziet, tev vajag aizsargu. Bet tirgu ir pieejama forša vārdsarga un forša uzbrucēja. Bet viņi tādi pieejami, citreiz nebūs, davai paņemam. Tu paņem, bet viņus nav kur likt, tev vajag aizsargu. Ja, un tad, ja tā struktūra tev ir, tad tu redzi, ka man vajag aizsargu foršu, kad ir daudz brīvu vārdsarga, daudz brīvu uzbrucēju, bet man viņus nevajag, man vajag tieši aizsargu. Bet, ja tā struktūra nav, tad liekas, foršs cilvēks, davai paņemsim, tad izdomāsim, ko viņi darīt. Ja? Bet katram cilvēkam ir konkrēti savu vietu, lai tas viss mehānisms kopā strādā. Un ja viņam tā savu vietu nav, tad viņš tur pa vidu sāk kulties un taisīt vairāk bardaku nekā tur jēga no viņas. Jā, tas potenciāls, es teiktu, visādi tie kandidāti ir bijuši. Un, protams, ir arī atnācis uz pārdošanām cilvēkus, kas ļoti labi sev noprezentē intervijā, bet tad viņš, teiksim, zvanot sāk raustīt valodu. Tā kā, to, ko es, laikam, pirmā tāda apdedzināšanās ar darbā pieņemšanu bija, ka tu neiztestē cilvēku līdz galam. Tagad jau ir jāpārbauda, protams, vai viņš kaut ko māk, jo bieži pasaka, ko māk, bet tad pienāk pirmā darba diena, un tas viņam paprasīs, vai viņš angļu valodu saprot, un tu redz, ka viņš vispār nesaiedz. Jā, te arī svarīgi, cik daudz no tā, jo man liekas, ka mūsdienās
turēt, tur pārbaudas laiks 3 mēneši, tad mēs pēc 3 mēnešiem sapratīsim. Es domāju, ka tas ir ļoti ilgi un dārgi. Ir jāsaliek kaut kāds maksimāli koncentrēts to kaut kādu pārbaudas, tur kaut kādu milestoni, ka to viņi var jau burtiski nedēļas laikā saprast, vai būs vai nebūs. Nezinu, tā pati tur zvanīšana, ja viņš atnāk, ja viņš saka, viņam nav problēma komunikācija, tad iedod viņam, lai viņš tur 3 cilvēkiem uzreiz piezvana. Ja tur sāk valoda raustīties. Jā, skaidrs, tā mēs arī tagad pat darām. Mēs vienkārši intervijā maksimāli saīsināt to atlases laiku. Iedodam telefonu un lūdzu zvani un tā kā redzam. Protams, ir tie kandidāti, teiksim, kuri pat ļoti labi strādā. Man ir tāda cilvēka komandā, kuri varbūt 2 nedēļas viņi nejūtās komfortabli. Bet mums ir tā, vienkārši savādāk varbūt vide. Mums ir tā, ka mums nav tāda, ka viens cilvēks vada un visu nodod visiem pārējiem. Mums ir vairāk, ka pašiem patstāvīgi arī jādarbojas un jādomā līdzi. Un tā kā jānāk ar to savu ideju klāt un jādara. Līdz to varbūt dažiem nav pieņemt, ja tur standarta kaut kādās vietās pastrādā. Bet, tas 3 mēneši, tas laikam ir tomēr par ilgu. Dārgi. Es nezinu, vai mūsdienās atļauties tur 3 mēnešus auklēties un tad tur skatīties, vai tur būs vai nebūs. To jau var diezgan koncentrēti salikt tur nedēļas laikā. Protams, ir kaut kāda sarežģīta biznesi, kur tur cilvēkam jāaiziet, tur nezinu, pusgada apmācības, lai viņš vispār tur saprast kaut ko, nezinu, mācēt varbūt kaut kā tur iekārt strādāt, bet tādi, kas ir netik lieli speciālisti vajadzīgi, tur to atlases procesu vajag maksimāli saspiest. Tad tu jau uzreiz redzi, ir vai nav. Teiksim, no tavu biznesa, no vadītāja skolas, kura daļa tev patīk, tā kā vismazāk, ko tev nepatīk darīt biznesā, var teikt? Vismazāk arī laikam nav. Es tādu baigi šitajos jautājumos nebūšu baigi interesants, jo man principā patīk viss. Gan atlaist, gan pieņemt, gan reklāmu taisīt, gan pārdot, gan varbūt gribētos, ka mēs augam ātrāk, varbūt tur, teiksim, jauni produkti vēl tā tālāk, bet man nav nekas tāds, man grūti pateikt, jo man liekas tā patika, nepatika, viņi arī lielā mērā ir saistīti ar kaut kādu spēju konfrontēt. Un ja tu vari, nezinu, bija pat kaut kāds stāstiņš arī, ka kaut kur Krievijā, kaut kādā sāģā dzīvo cilvēki, un tad viņi saka, ka te brauks tagad tur, no kaut kāda karaļa namā, tur kaut kāds cilvēks dzīvot. Viņi saka, cik tad ilgi viņš te nodzīvos, paskaties, mums te tualet ārā un viss te slikti un slikti apstākļi, cik te viņš ilgi izturēs, viņš jau pēc nedēļas aizmuks. Un viņi atbrauca, tā kaut kāda tur karaļa ģimene atbrauca, un viņš pats skatās, ok, tualet nav kārtībā. Viņš pats tur iztīra, sanaglo, sakārto visu. Un tad tur vēl kaut kas, un tie pārējie visi šokā. Ja, jo, teiksim, ja man ir tur nezinu pretīgi, un es nevaru tur tualetē neko izdarīt, satīrīt, un tas skaidrs, ka viņa augs tā nekārtībā vien lielāk. Bet, ja es varu nokonfrontēt to, tad es ar to varu kaut ko izdarīt. Ja, un es varu tos lietas savest kārtībā. Un līdz ar to man arī nav nekas tāds, kas man tā kā nepatiktu. Man liekas, ka viss forši. Tad attiecīgi man varbūt nepareizā stratēģija. Deleģēt ir pašlaik to, kas man nepatīk. Deleģēt tas arī kā variants. Es vairāk skatos tāds, ka, jo mums augstāks tas konfrontācijas. Protams, ka mēs jo ar to deleģēšanu arī ir interesanti, ka bieži vien mēs, it īpaši, ja es runāju arī ar tādiem jau gados vecākiem uzņēmējiem, saka, tur digitālais mārketings, es no tā neko nesaprotu, paņemšu kaut kādu meiteni, kas man tur kaut ko izdarīs. Ja, un viņš deleģē tās lietas, no kurām viņš pats neko nesaprot. Man liekas, ka vajadzētu būt otrādi, ka tu deleģē to, no kā tu pats kaut ko saproti. Jo tad tev to cilvēku vieglāk kontrolēt, tu viņu nokontrolēt, tu viņu var nokoriģēt, un tu vari saprast, ko viņš dara nepareizi, pielabot, lai viņš dabūtu labu rezultātu. Un tagad es no mārketinga neko nesaprotu, es iedodu kaut kādai meitenei, saku, kā jums tur iet, kaut ko viņi tur raksta, kaut kāds posts, bet es tur pats īsti neko nesaprotu. Tu jau nevari neko nokontrolēt, ja tu no tā neko nesaproti. Ja, man liekas, ka deleģēt vajadzētu tās lietas, ko tu vari, māki, saproti, bet kas tev vienkārši aizņem laiku un kas tev nav interesants. Un tad tu ej mācies tās lietas, ko tu nesaproti, bet kontrolē to, kas dara tās lietas, ko tu saproti. Ja ir otrādi, ja tu deleģē to, no kā es tur neko nesaprotu, un tad viņi saka, nav rezultātu, tas tirgus tāds, un viņš nesaprot, kas ir metrikas, kas ir konversijas, kas ir tur rīč, kas ir tur CPC vai vēl kaut kas. Ja viņš no tā neko nesaprot, viņš saka, tirgus tāds, jāpalielina reklāmas budžets reiz 3, varbūt tad kaut kas būs, labi, tad palielinām. Jā, man liekas, ka deleģēt vajadzētu tās lietas, ko tu saproti.
Nu jā, tas būtu. Kas tev te ir, teiksim, tāda visdārgākā mācība biznesā, naudas ziņā? Visdārgākā laikam es pats diezgan daudz veltu laika vispār izprast tādu cilvēku vispār kā tādu, un kas mēs esam. Nezinu, kaut vai, piemēram, iedomājies, ka, teiksim, tu vari atcerēties, nezinu, tur, ko tu darīji pagājušajā gadā, tur kaut kādu skolas izlaidumu, nezinu, pamatskolā, kur es gāju. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas atmiņas. Pirms kam tās atmiņas vajadzīgas? Par ko mēs viņam darām. Otrs, ja mēs parunājam ar kaut kādiem IT džekiem vai piemēram, filmētājiem, tad iedomājies, ja tu filmē filmu, kur tev ir skaņa, bilde, nezinu, vēl kaut kādas sajūtas, vēl kaut kas, tad, un ja mēs tagad filmējam, tagad manā vecumā 52 gadus, visu laiku tas tiek filmēts, tad kur tas krājās viss? Skaidrs, ka galvā tas nevar sakrāties, un tāpēc, ka tas izmērs pa mazu. Tad, kur tas viss stāv, un es diezgan daudz laika un naudas tērēju tādiem jautājumiem. Jā, tā kā izzināt visādas tādas lietas. Izzināt, strādāt ar tevi, saprast, kas ir atmiņas, kāpēc, kur viņi stāv, kā tas mūs ietekmē, kā tas ietekmē mūsu lēmumus, kāpēc mēs esam neracionāli. Jo liekas, ka cilvēks taču racionāli būtne, jā, bet nezinu, es lietoju alkoholu, lietoju narkotikas, nezinu, es mīlu savu sievu, bet citreiz es uz viņu sabļauju. Tad, kāpēc tā neracionāla rīcība rodās? Kur tas iemesls? Un tas ir tas, kur es daudz tērēju laiku un enerģiju. Interesanti. Man arī īstenībā, teiksim, ļoti ilgi likās vispārībā, kāpēc, teiksim, viena daļa cilvēku, piemēram, piedzimst tādā segmentā, nabadzīgākajā, piemēram, un citi, teiksim, piedzimst bagātajā, kur tā šķirošana notiek attiecīgi. Varbūt par to runājot, varbūt tev ir kaut kādas tādas nestandarta lietas, kā mēs zinām, ir citi uzņēmēji, kuri tic astroloģijai, vai tur ķīniešu horoskopam, vai tur, es nezinu, tur uz baznīcu iet, varbūt tev kaut kāda tāda lieta. Man tā filozofija, kad es ticu pats sev. Kad es pats esmu tas, kas to žaketu nopirku, es viņu uzradīju. Kāpēc es esmu te? Es atbraucu pats, es to radīju, un man liekas, ka viss, ko es dzīvē radu, tas ir mans radīts. Es ticu sev, ka es varu radīt, es to varu sagraut un radīt atpakaļ, un tas ir tāds, jā. Bet tāda, man ar to vienmēr ir bijusi problēma, jo kā es iepriekš arī minēju, kad es tur studēju NLP un budismu un dažādas reliģijas, bet man vienmēr ir bijis tāds bišķi, ka es neesmu uz mieru, ka es to atbildību par savu dzīvi atdodu kaut kur ārā. Ja, kaut kādai ticībai, kaut kādai reliģijai, kaut kādam tēlam tur vienā, nezinu, vai kristīgajā, vai kādā citā. Tas man vienmēr ir bijis tāds, atturējis no tā, ka, okay, ir tur kaut kas tagad, ko es pielūgšu, un tad es palūgšu sev labāku dzīvi. Man liekas, es negribu nevienam prasīt nekādu atļauju. Okay, ja man nav naudas, tā ir mana problēma. Ja man ir naudas, tas ir mans nopelns. Vai drēbes, vai attiecības, vai dzīves vieta, vai dzīves situācija, vai status, vai amats, vai vienalga kas. Kad es tā īsti neesmu gatavs. Tas man vienmēr kaut kā nav licies tā organiski, kad es kaut ko palūkšu, un kaut kas manu dzīvi vada, un es tikai tādu skudriņu kaut ko te, kā tur kāds būs izdomājis, tā es te tirināšos. Tas man nav īsti tāda organiski, es to nekad neesmu pieņēmis. Okay. Ar to man ir problēma. Kā vispār tu domā, vai kā tev ir bijis dzīvē? Tu esi kaut kā pamainījies, kopš tu uzsāki biznesu, ja salīdzināt sevi, kad tev nebija biznesa, un tagad, kad tev jau vairāk gandrīz sanāk? Cik gadi? Tas droši vien jāprasa manai sievai, vai jāprasa bērniem, bet pamainījies es esmu noteikti, jo man kādreiz bija... Es neteikšu, ka baigās problēmas ar alkoholu, bet man tā lieta patika. Brīvdienas pagāja diezgan vētraini un visām izrietošām sekām. Un es pamainījies, esmu noteikti. Bet es domāju, ka, protams, zināmā mērā to ir ietekmējis uzņēmējdarbība, biznesa, bet vairāk tomēr es domāju, ka darbs ar sevi ar tādu sevis izzināšanu. Jo tāda sevis izzināšana arī viņa nav tā kā...
Tam ir jābūt tur jābūt kaut kādām praktiskām atbildēm. Kas un kā un kāpēc un kas mēs esam. Vai teiksim, tās pašas atmiņas, ja viņas tur galvā nestāv, viņas kaut kur stāv. Un kas notiek, ka mēs nomirstam? Tad viņas cer kaut kur, vai jā, vai nē, vai kas. Un tagad jo īstenībā tās lietas tur nav tik sarežģītas, un tas tāpat ar mūsu prātu ir tāpat kā Rubika kubu. Ja es nezinu to formulu, kā tas tur strādā kopā, es viņu varu grozīt bezgalīgi, un tur nekas nesanāks. Bet ir mums tomēr arī, kā fiziskajā pasaulē, mums ir savi Arhimēda likumi, gravitācija, termodinamika, aerodinamika un tā tālāk. Tāpat mums tajā mentālajā pasaulē tur ir savi likumi un principi. Un viņi ir atklāti, un viņus var iemācīties. Un tad, kad tu saproti, kā tas Rubika kubs strādā, tad tu vienkārši paliec gudrāks, mierīgāks, un tu redzi. Jo es to varētu salīdzināt ar tādu, es domāju, ka mēs visi dzīvojam kaut kādā mežā. Ja, un tās zināšanas, bet nevis kaut kādas tur informācijas pārmalšana, bet zināšanas tiešām ar jēgu. Un tad es to salīdzinu, ka, teiksim, tā ir mežā, bet tur ir stabs, pa kur tu kāp augšā. Un jo tu vairāk mācies, jo tu pakāpies augstāk, un tad tu redzi, kas tur notiek lejā, kur es pats biju, un kas notiks ar tiem cilvēkiem, ja viņi turpinās rīkoties tā, kā viņi rīkojās. Tad tu vēl mācies vairāk, un tad tu pakāpies vēl augstāk, un tad tu redzi, ok, ja viņi ies tur, būs tā. Un tas man ir daudz reizes arī izglābis, kad es brīžiem redzu, varbūt tur ir kaut kādi partneri, kas piedāvā varbūt tur nevisai ētisku biznesu, bet kur tu uzreiz vari, nezinu, braukāt ar negluži Lamborghini. Bet tev liekas, ka ilgtermiņā tie ētikas likumi vai vispār dzīves likumi, viņi strādās savādāk. Un tad tu nepadodies tam kārdinājumam, un tad brīžiem ir tā, ka skaties, bet viņi dara it kā nepareizi, bet 1 gadu dzīvo labi, 2 gadu, 3, un tad liekas, varbūt es kaut ko nesaprotu. Ja? Bet tad laiks viss noliek savās vietās, un tad daļa sēž cietumā. Tā tas notiek. Vienkārši, jo te vairāk saproti tos dzīves, tos likumus un pamatprincipus, tas tāpatās kā ceļu satiksmes noteikumi. Ja mēs visi kaut kā savā starpā iedarbojamies, balstoties uz tiem noteikumiem, ko mēs visi esam savstarpēji izdomājuši. Un dzīvē tāpatās. Un jo mēs viņus vairāk zinām, jo mēs varam drošāk un ātrāk izbraukt tai dzīvē cauri. Kas tev, teiksim, liekas, ko tu dari savādāk nekā tev konkurenti? Ko mēs darām savādāk? Labs jautājums. Mēs, numur 1, droši vien, ka mēs neupurējam ne vadītāju skolā, ne citos biznesos. Mēs turam rūpi daudz par savu produktu un mazāk par mārketingu. Ja, jo daudz dara otrādi, viņi reklamē, tas produkts tur tāds savu. Viņi daudz reklamē, lai dabūtu daudz, bet pēc tam, kad klients ir to produktu dabūjis, tad viņš nav īsti. Līdz ar to mēs vairāk to resursu ieguldām produktā, lai būtu izcils produkts, mazāk tērējam mārketingā, bet, kad viņš to produktu ir dabūjis, tad viņš saprot, ka tā ir stela. Līdz ar to ilgtermiņā mēs to rezultātu dabūjam tādu pašu vai labāku ar mazākiem mārketinga ieguldījumiem. Tas ir viens, ka mēs turam to kvalitāti un mazāk reklamējam, bet vairāk tieši rūpējamies par to, lai būtu labs produkts, lai klienti būtu apmierināti. Tas droši vien tāds, ka mēs turam rūp par kvalitāti. Un otrs droši vien, ka mēs neielaižamies tādās diskusijās par cenu. Okay, tagad, ja tu mums tur iedos atlaidi, vai iedos to, vai iedos kaut kāds bonus, tad mēs pirksim, ja nē, tad nē. Mēs tā kā arī mūsu, teiksim, citu biznesu tajā kontekstā mēs ar cenu nekonkurējam. Mēs tam vispār nepievēršam uzmanību, ka produkts ir tāds, viņš maksā tik, un mēs tur tad nekādas atlaides tur nedāļājam. Tas ir tas, kur mēs neielaižamies varbūt ar to, ko dara citi, tur atlaides vai kaut kā mēģina ar cenu spēlēties. Mēs esam dārgāki par konkurentiem, bet ar to arī lepojamies. Jā, par to produktu rūpēšanos, tas, man liekas, ir pats svarīgākais, tas arī, ko mēs tā kā izdarījām, jo tā bija tā atšķirība. Kad daudz piedāvāja, teiksim, to pašu Google reklāmu, bet reti, kurš varēja viņu kvalitīvi tā kā vispār piegādāt un izdarīt to, tā kā kontu optimizāciju. Tas ir tāds, teiksim, mūsu uzņēmumā mēs nepiedāvājam pakalpojumu, kuru mēs kvalitīvi vispār tā kā nevaram sniegt. Tā, laikam, ir mūsu tā lielākā atšķirība.
Man liekas, ka tam arī tas varbūt arī tāds ir varbūt kaut kāds tur, tāds digitālā laikmeta vilinājums, kad vairāk spiežam uz reklāmu, vairāk uz mārketingu. Tas produkts mums paliek kaut kur otrā plānā. Bet man liekas, ka tā stratēģija izšaus pareizi. Ja mums ir labs produkts un cilvēkiem viņš patīk, un tad cilvēki atgriezīsies. Ja mēs varam piemānīt, tas, ka bija, man liekas, ka Covid laikā bija teiciens, ka mēs varam piemānīt visus vienreizi, vai mēs varam vienu mānīt visu laiku, bet mēs nevaram visus mānīt visu laiku. Ja. Un tāpat, ka tas produktu koncepts, kad es domāju, ka tas atgriezīsies, jo, ja mēs tagad paskatāmies sabiedrībā, cik daudz mums ir labi produkti vispār kopumā. Servisi ir kaut kādi tur, tie paši tur, ēstuves vai kafejnīcas vai restorāni vai frizētavas vai tie, teiksim tā, cik daudz mums ir izcilu produkti tirgu. Nav, ja viņi baigi daudz, un to izcilu produktu segmentā arī, man liekas, ka konkurence ir vismazākā. Jo visi jau sitās kaut kur tajā cenu līmenī, ātrāk, lētāk, upurējot kvalitāti, bet ja tur ies tajā produktu līmenī, kvalitātes līmenī, tur ir maz konkurence, man liekas, ka ilgtermiņā tam vajadzētu izšaut. Man liekas, ka, teiksim, vadītāja skolā arī viena no vislabākajām lietām, ko es pamanīju, ne tikai tas pats, ka tas kurs tā kā ir ļoti efektīvs, bet arī jūsu customer supports. Mēs īstenībā bijām ļoti pārsteigti par to, ka mums apjautājas, kā mums iet, un mēs tā kā arī kaut kāds piemērs pie sevis aizņēmām. Mums to tā kā, man liekas, tas jums tā kā ļoti atstrādāts, jo es piekrītu arī, teiksim, par to pakalpojumu kvalitāti, skatās, teiksim, par tos lielos veikalus Latvijā, teiksim, klientu apkalpošana ir diezgan zemā līmenī bieži vien. Te gan jāpiebilst tev, ka mums nav īsti atstrādāts, jo tas ir tas efekts, kad mēs atlasē, ka mēs ņemam tos cilvēkus, kas ir motivēti, kas grib nākt, un lai cik tas nebūtu jocīgi, mums nav nekādu skriptu, mums nav nekādu standartizētu, kas jāsaka, kas jāprasa, kas jādara. Cilvēki vienkārši viņi grib iedot rezultātu, viņiem rūp, kā studenti jūtās, kādi studenta rezultāti, un tad tas nāk dabīgi, un tad nekāda skripti īsti nav vajadzīgi. Tāpēc, ka viņi mīl to, ko viņi dara, viņi rūpējās, lai mēs to sabiedrību varētu padarīt labāku, un tas ir tas, kas tev ļauj varbūt ne tik daudz pievērst uzmanību kaut kādiem procesiem un skriptiem. Okay. Ja runājam par efektīvu komunikāciju, atkal ir tas termins poga, vērstu tracināšanā. Kas ir tava poga? Es esmu komunikācijas kursu gājis 6 reizes. Bet ir kaut kādas pogas, citreiz it sevišķi, jo redz, mums tas prāsta, ka mums ķermenis fiziski nogurst, tad uz dienas beigām mums arī tas prāts tā kā bišķi zemapziņa sāk ņemt virsroku, un tas prāts vairāk netik labi strādā. Bet ja kaut kur kāds man izaicina vai kaut kā mēģina tur tā kā nolikt pie vietas, tad pie tā man būtu jāstrādā vēl. Ir kaut kādi brīži, kad es esmu gatavs lekt no mašīnas ārā un pierādīt savu taisnību. Tas ir tieši laikam, kas man ir tagad mazāk kā es eju uz efektīvu komunikāciju, bet laikam vienreiz bija pagājušajās brīvdienās, man breakčekus taisīja priekšā visu laiku. Jā. Tas man ir tāds arī, kad vai arī kādreiz, ja tu redzi, ka tev tagad grib ierādīt vietu, bet tas mums kaut kāds izveidojas, kaut kāds uzvedības modelis, kad kādreiz es esmu guvis panākumus, tādā veidā to situāciju atrisinājis, un tad tas man vēlkās līdzi, ka liekas, ka šo situāciju arī vajadzētu risināt tā. Tad tu sāc agresīvi uzvesties pretī, un tas cilvēks tagad nomierinās, saprot, tas strādā, un tas jau iziet ārpus mūsu kontrolas. Pēc tādām domām, kas varbūt ir tāds biežākais iemesls, ko tu esi dzirdējis, kāpēc cilvēki, piemēram, ir tādi, ka viņiem nav tā savaldīšanās, vai viņiem nav atstrādāta tā efektīvā komunikācija. Es domāju, ka tas ir daļa pieredzes. Tāpēc, ka viss, ko mēs šodien esam mūsu visu pieredzes summa. Un, kādu piemēru mēs varētu paņemt, piemēram, uzpīpēt. Kad bērnībā es jau tur biju pusaudzis, un meitenes pievērsa uzmanību džekam, kurš pīpēja un jau tur kaut kad dzēra aliņu.
Nu, es biju tur tāds, labi mācījos, un tāds, un vispār tas nebija nevienai meitenei interesants. Un tad man liekas, kā, lai būtu krūts džeks jāpīpē. Jā, un tad es sāku pīpēt, meitene skatos, tas džeks ar pīpē, un būtu vērts viņam pievērst uzmanību. Un tagad, ja tev liekas, ja tu gribi parādīt uz kādu iespaidu, atstāt uz kādu iespaidu, tad jāpīpē. Un tas ir tas, ko mēs esam kaut kad darījuši, tas ir devis kaut kādu labumu, un tagad mēs pīpējam, bet mēs to nevaram atmest vairāk. Un tu liekas, kāpēc nevar atmest, un tas taču tik viegli. Bet mums jau tas ir iesakņojies, ka tā, ja es nometīšu tagad pīpēšanu, es vairs nebūšu tik krūts džeks. Nē, es to neesmu gatavs. Es turpināšu pīpēt. Bet kamēr mēs tā kā apzināti neaizejam līdz tam momentam un to neieraugam, tikmēr mums ir tur atmest pīpēšanu vai tas pats alkohols. Jā, teiksim. Es zinu, tur tādas spriedzes darbā, kad man jau jumts brauc, tad es tur iedzeru 50 gramus, atlaižu, tik viegli. Tagad pēc mēneša atkal spriedzes, ko es daru. Es taču zinu, ka bija viegli pagājušajā reizē. Tad es lietoju alkoholu. Un tas viss, tāpēc cilvēki rīkojas neracionāli, tāpēc, ka mums tā pieredzes bagāža uzkrājusies. Un tas ir tas, kas 85–90% gadījumu, kas arī definē mūsu rīcību, kā mēs ikdienā uzvedamies. Diemžēl. Okay. Jautājumi no zāles. Vai tu plāno savu dzīvi un cik tālu nākotnē? Tas arī ir topiks. Kādreiz es ar plānošanu ļoti nodarbojos, bet tagad ir diezgan tāds freestyles, es teikšu tā. Kad svarīgi ir, jo tajā brīdī, kad tu saproti, kāpēc un priekš kam tev to vajag, tad tas viss jau tā organiski saliekās. Bet, protams, es plānoju, man ir kaut kādas lietas, ko es ielieku pa priekšu, jo man liekas, ka tas, ko es sapratu priekš sevis, man palīdz, kad es ieplānoju, nevis lieku kaut ko tur svarīgāko pēc tam, kas paliek pāri, bet es ielieku kaut kādas rutīnas lietas pa priekšu. Ja, ka, teiksim, man 2 reizes nedēļā jāsporto, jo ne, tad es sāku justies slikti. Tad man tur ir, 3 reizes gadā kaut kur jāaizbrauc ar ģimeni. Tad man ir kaut kādas tur, tāpat mācīšanās, ja es tur ieplānoju, kad un ko es tur mācīšos. Un es tad salieku tās rutīnas lietas, un pēc tam tajās brīvajās vietās tad lietas, ja tomēr tās rutīnas lietas ir tas, kas mūs aizved pie tā rezultāta. Nevis tādi kaut kādi mirkļa impulsi, ka mēs tur kaut ko, ejam tur kaut kāda mērķa virzienā. Jo, piemēram, ja tu paņemam to pašu sportošanu. Ja tu 2 reizes nedēļā sporto, vai tu noskrien 10 km, tad tev tā veselība visu laiku būs labā stāvoklī. Ja es visu laiku, katru nedēļu, piemēram, 2 stundas mācīšos, ja, un es palikšu vien gudrāks, vien labāks, un tas man aizvedīs, vai es atkal, sportot man nevajag, mācīties man nevajag, tikai mani mērķi, tikai, piemēram, nopelnīt piķi vai vēl kaut ko izdarīt, ja. Un ja es tad upurēju veselību, tur kaut kādas ģimenes attiecības, vēl kaut ko, tad man jau beigās, es pie tā mērķa netikšu. Ja, tad jābūt kaut kādam basementam, līdz ar to uz to plānošanu, tas tādā diezgan freestyle laižu tagad. Kāds ir bijis lielākais darījums, kurā tu esi iesaistījies, kad vai tu kaut ko spircis vai pārdevis? Uzņēmumā lielākais naudu fiziski es turējis rokā, laikam kaut kādas 250,000, tā kā skaidrā naudā. Pirkums, laikam, mašīna bija kaut kāda arī 50,000, kaut kas tāds, ko tu esi tā kā vienā reizē nopircis. Uzņēmumā mēs pirkām vienu meitas kompāniju, tur bija laikam kaut kāda 2,5 miljoni, bet man tādā ziņā man ir ļoti paveicies ar mūsu holdinga īpašnieks, un viņam ir super, super augsts konfrontēšanas spēja pret naudu. Ja, mums vienreiz tur bija tāds darījums, un mēs tur pirkām, pārdevām nekustamo īpašumu vienu pa 800,000, un manas vainas pēc tos 800,000 aizskaitīja nepareizi. Aizskaitījos citu bankas kontu, un es viņam tagad zvanu, es saku, nekur tāda lieta, es viņus mēģināšu dabūt apakaļ, bet viņš tas, skaties, kā tev sanāks, un tam man likās, tāds, ka viņam nav uz naudu, nav lādeņa vispār, un tas viņam tikai cipari, tur zaudēsim 800, vinnēsim, pofīgi. Bet tas laikam, mēs pirkām, tagad jau meitas kompānija, tur bija laikam kaut kur ap 2 miljoniem. Jā, tas tāds no lielākiem. Labi, man laikam ir pēdējais jautājums. Iedomājos, tev ir pēdējais eiro.
tā kā biznesā, vai Jā. 500 eiro pēdējie. Kur tu viņus investēsi? Ja galīgi 500, laikam, ka reklāmā. Varbūt kāds tieši virziens? Nē, teiksim tā, ja man ir kaut kāds produkts, piemēram, ja tā kā man ir kaut kāds, manas tur know-how, kaut kāds manas zināšanas, es liktu reklāmā, kad es, teiksim, nezinu, es esmu gatavs strādāt uz rezultātu, parādiet savu bilanci, un es jums palīdzēšu, nevis parādīšu, kā nopelnīt +10, bet palīdzēšu nopelnīt. Un tas būtu viens variants, bet vispār kopumā, ja es skatos uz naudu, tad man tā filozofija tāda, ka tā nauda, ko es nopelnu, tad vispirms es viņu ieguldu sevī. Tāpēc, kad ieguldot sevī, tu vari dabūt vislielāko return of investment. Tāpēc, ka normāli, teiksim, nezinu, tu nopērci nekustamo īpašumu, tur būs droši vien no 6 līdz 8%. Labi, tur spekulē ar kaut kādām tur stokā vai vēl kaut kur, labi, tur kaut kā 10, 15. Jo es piedalījos vienā konferencē, kur tāds Krievu investors, un viņš tur bija uzaicinājis 14 dažādus investors. Viens investē tur kaut kādas pulksteņos, viens kaut kādās garažās, viens gleznās, viens nekustamā īpašumā. Viens tur daudz bija dažādos zeltā, bija akcijās, un tur bija, un beigās atnāca viens pēdējais. Viņš saka, tas, ko viņi jums viss stāsta, tas viss ir metiet to ārā, viņš saka, ieguldiet sevī, un tad viņš lika piemērus. Viņš saka, piemēram, teiksim, nezinu, ja man ir 1000 eiro, es tagad ieguldu sevī, iemācos ķīniešu valodu, un tagad pārtulkoju komunikācijas kursu ķīniešu valodā un sāku viņu pārdot ķīniešiem. Ja, kad tas return of investment, tas būs uzreiz 100-kārtīgi, ne 100-kārtīgi, bet 100%. Ja, un tad tā mana filozofija arī ļoti sakrīt ar to, kad es vispirms naudu investēju sevi, un ja tu pareizi investē sevi, tad tu pelni vēl vairāk. Ja, tas tur, nopelni vēl vairāk, atkal investē sevi, tad vienā brīdī jau tās naudas ir tik daudz, ka tu vairs sevi, kur tu vairs investēsi, tur nav. Un tagad tu esi jau, tagad tev nav ideja vairāk, kur, sevi vairāk kā investēt, un tad tu sāc taisīt kaut kādu savu biznesu. Jo man liekas, ka no biznesa tā atdeva arī var būt tur, dažādi, protams, bet viņi var būt kārtīgi. Ja. Un tad, kad tu esi naudu jau sapelnījis, tad jau tu vari sākt darboties kā investors, kur to naudu pieparkot, vai tas ir nekustamais, vai akcijas, vai tā tālāk. Bet man liekas, ka ne akcijas, ne nekustamais, tā kā ilgtermiņa investīcija nav tā lieta, ar ko tu vari nopelnīt. Biznesā tu vari nopelnīt daudz ātrāk un procentuāli vairāk. Bet tas tāds kopējs skatījums uz naudu tāds, kad es investēju sevī, pareizi ar domu, lai tas būtu kā nevis, lai tā būtu kā investīcija, kad es tagad kaut ko iemācīšos, un tad es to naudu dabūšu atpakaļ ar uzviju, tāpēc, ka es varēšu kaut ko labāk izdarīt. Tad tu atkal, un tad tu sevi visu laiku uzlabo, un pēc tam, tad, kad vairs nav ideja, kur sevi investēt, tad tā ir biznesa. Interesanti. Varbūt tev ir kāds interesants fakts vai ieteikums tiem cilvēkiem, kas grib kļūt par uzņēmējiem, vai to vispār vērts darīt, un ko tu viņiem ieteiktu? Vērts darīt noteikti, bet tas, ko es redzu arī pēc saviem bērniem, un es kaut kādā mirkļa vājumā pastrādāju tajā brīdī, tad, kad es pats sapratu, ko es gribu darīt 16. gadā. Es arī pastrādāju kā konsultants, kas palīdz citiem saprast, ko darīt. Un tas pārsvarā bija jauniešiem, un tas ieteikums varbūt arī jauniešiem, kurš sāk, kad ļoti daudz ko vajag izmēģināt. Ja, jo es arī tās konsultācijas vadīju, un tad viņš saprot, viņš gribētu būt tur mediķis, vai viņš gribētu tur mūziķis, bet viņš neko nav izmēģinājis, viņš neko nav sapratis, vai no citu vispār es nesaprotu, kas es gribu būt, jo tagad arī, eksāmena laiks, un to jauniešiem parunām, kas tu, uz kuru skolu tu gribi iet pēc tam mācīties, viņi nezina. Ja, un tā problēma tajā, ka viņi maz ko izmēģinājuši. Un tas ir atrunas, kad man jau nekur neņems. Nezinu, ja tu gribi būt par ārstu, aizēj piesakies, sestdien, svētdien, pastrādā kā apkopējā, Gaļezerā vai vēl kaut kur. Aizēj pastrādā kafejnīcā, aizēj pastrādā, mehāniskajā darbnīcā, aizēj pastrādā lielveikalā.
tu vari atrast darbu kā volontieris, tev nav tur jāstrādā, bet 2-3 dienas aiziet pastrādā, paskaties, vai tu gribi, tu nezinu, es gribu būt ārsts, un tā kā jāaiziet operācijas zāli, uzkopt, tur taču asins, tā ir tava ikdiena. Un tas mans aicinājums mēģināt, daudz ko mēģiniet, visu pēc kārtas, un agri vai vēl, tad jūs sapratīsiet, šitas toču nē. Tā ir pus no uzvaras. Tu zini, ka tai virzienā nevajag iet, kas ir pretī. Jo tas, kas tev nepatīk, visticamāk, ka tas, kas ir pretī, ka tas tev patiks. Ja, un tādā veidā, un daudz ko vajag mēģināt, un tad tu saproti apmēram, jo ja tu neko nemēģini, vienkārši sēdēt un filozofēt, kas es dzīvē gribu būt, kāda man dzīves jēga, tas tev jau nav ko salīdzināt, tev nav dati. Jā, tā attiecīgi ir jāiet un jāmēģina. Jāmēģina, un jā, tā kā tas pēdējais, es runāju vienu hokejistu, tur bija arī izšķiroša spēle, viņš aizmet garām. Un es skatos, ka viņš nepārdzīvo. Es saku, kā tā, kāpēc tu nepārdzīvo, tad taču, tu tā kā izgāzi to spēli. Viņš saka, man vienalga, es aizmetu garām vai iemetu vārtos, es visu mūžu spēlēšu hokeju. Jā, un tāpat, ja mēs visu mūžu spēlējam hokeju, ejam, mēģinam, nesanāk, bet es turpināšu iet. Jo mēs jau zaudējam tikai tajā brīdī, kad mēs apstājamies, kamēr spēle nav beigusies, tikmēr mēs esam spēlē. Runājot par sportu, man vēl viens no pēdējiem jautājumiem. Ar ko tu pats nodarbojies brīvajā laikā? Es vispār esmu 2-kārtējs Latvijas čempions motokrosā, laikam amatieriem, kaut kādā 2003. un 6. gadā laikam. Es braucu ar motokrosā, moci, un tagad es dēlu eju boksā. Varbūt boksi grūti būtu nosaukt, bet trenējamies boksā, jā. Ja tas man arī tāds, bet ne profesionālā līmenī, bet tādā vairāk. Jo man patīk hokejs, motokross un boks dēļ tā, ka tev nav daudz laika pieņemt lēmumu. Ja, tu nevari stundām tagad domāt, vai tas būtu boks, vai hokejs, vai motokross, ka kaut ko es te tagad darīšu, tev ir tur sekundes simtaļās jāpieņem lēmums. Un tas ir tas, kas man tajos sporta veidos patīk, tas ir lēmumu pieņemšanas ātrums un augsta intensitāte. Ja, teiksim, krosā arī es braucu, tur vidējais pulss bija kaut 170. Jā, tā kā tās ir tās 3 sporta veidi, kas man patīk. Kāda tev svara kategorija? Man 98. Jā, tad jau virs 91, jā. Jā, tad jau mēs vienā esam. Jā, es arī trenējos. Nesen atsāku ar kaut kādu 10 gadu pauzu laikam. Tā kā... Jā, super. Un tad izkusties un tur intensitāte. Tas man liekas tāds arī sirdī tūs sporta veids. Stratēģija arī diezgan ātri tā domāšana, izvairīties no sitiem, pareizo atpakaļ iedot kombināciju. Jā. Plus man liekas, ka tā arī tāda bišķi tāda nosacīta meditācija, jo tagad tu esi ringā, tu ne par ko citu nevar padomāt. Ja tu skrien vai brauc ar riteni, tad tās domas ir sādas ar kulties pa galvu, bet tagad tu esi ringā, tad tur nav laika, un tad tu esi tik daudz bijis šeit un tagad, ka tur nav laika kaut kur aizpeldēt un domāt par kaut kādām darba lietām. Jākonfrontē. Jākonfrontē, jā. Ok, labi, paldies. Paldies tev. Paldies, puiši. Turam buru.